Labrīt, dārgie! Gribētu šodien mazliet ieskatīties ar jums kopā Dievu vārdā par tādu momentiem, tādu tēmu, ja tā drīkstētu teikt, bezlimita. Nav ierobežojumi. Noteikti jau daudzi zina to raksturvietu, kur pie Jēzus atnāk Jaīrs un lūdzu, lai dziedina viņa meitu, jo viņa jau tā kā bija uz miršanu, ja? Un kamēr viņi dodas pie viņa mājās, pa ceļam pie Jēzus pienāk sieviete un pieskaras viņam. Un Jēzus to sajūt, un mācekļi, viņš jautā, kas man pieskārās, un, protams, ka mācekļi saka, par ko tu runā, ka tev te daudz cilvēku apkārt tev, bet Jēzus zināja, par ko iet runa. Viņam pieskārās, nevis vienkārši pieskārās, bet no viņa izgāja spēks. Un šī ļoti bagāts tāds pilns notikums ar daudzām zīmēm priekš mums un pamācībai, kad nav robežu priekš mums un mēs varam virzīties bezgalīgi Jēzu Kristu un saņemt no viņa atbildi. Un iet runas, ka dziedināšana ir suverēna Dieva tāda griba, ka tas ir atkarīgs tikai no viņa, bet šajā gadījumā mēs skaidri un gaiši redzam, ka pilnībā nekas varētu teikt, ja tā virspusē skatās, nebija atkarīgs no Jēzus. Mēs pastīsimies mazliet. Es lasīšu tad Lūkas evaņģēliju, 8. nodaļa, 40. pants, kad Jēzus atgriezās atpakaļ, ļaudis viņu saņēma, jo visi viņu gaidīja. Un redzi, tur nāca vīrs vārdā Jaīrs, tas bija sinagogas priekšnieks, un nokrits Jēzu pie kājām, viņš to lūdza nākt viņa namā, jo viņam bija viena vienīgā meitiņa, 12 gadu veca, un tā gulēja uz miršanu. Un viņam ejot ļaudis drūzmējās ap viņu. Un kāda sieva, kas 12 gadus sirga ar asiņošanu, kuru neviens nebija varējis dziedināt, piegājusi no mugurpuses aizskāra viņu, drēbi vīlu un tūdaļ asins tecēšana nostājās. Bet Jēzus jautāja, kas mani ir aizskārs, un kad visi liedzās, tad Pēteris un viņa biedri sacīja, mēs tur ļaudis tev laužas virsū un tevi spiež. Bet Jēzus sacīja, mani kāds aizskar, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Bet sieva, redzēdama, ka nav palikusi apslēpta, trīcēdama nāca un nometās viņu priekšā ceļos un izstāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija viņu aizskārs un ka viņa tūdaļ bija kļuvusi vesela. Bet viņš tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru. Redziet, Mateja evaņģēlā rakstīts, ka jo viņa sevī domāja, ja vien pieskaršos. Ļoti skaists stāsts. Redziet, pēc Mūzus bauslības šai sievietei vispār nekādu iespēju nebija. Iespējams, tu esi cilvēks, kuram nav nekādu iespēju vairs, kuram nav cerības, kuram liekas, ka viss ir totāli beigas, kad nav kur vairs iet, nav kur vairs griezties, nav pie kā griezties pēc palīdzības. Šī sieviete arī viņai nebija kur griezties. Citos evaņģēlos teikts, ka viņa izķērnājusi bija visu savu naudu, visu mantu, kas viņai bija bagātību, izķērnāja un palika tikai sliktāk. Tātad viņa bija izmēģinājusi visus ārstus. Es neesmu pret ārstiem, nekādā ziņā es šeit to necenšos pateikt, bet viņa to bija izdarījusi un viņai nekas nepalīdzēja. Viņa nedrīkstēja būt sabiedrībā, viņai bija jābūt izolētai. Iedomājieties, cik vientuļa viņa bija, cik atstumta, jo pēc Mūzus bauslības viņa nedrīkstēja iet ļaužu pulkā. Mēs redzam, ka te drūzmējās cilvēki daudz, viņai kategoriski, viņai bija jāpaslēpies, viņai bija jābūt kapucī. Varbūt kāds domāja, ka tā ir kaut kāda ragana staigā te apslēpusies. Varbūt, nezinu, Bībele to mums neatklāja, bet vienkārši aizdomājieties, kā jutās viņa. Atstumta, vientuļa, pamesta, nevajadzīga, nolemta, bezcerīga. Un šeit viņa sadzird, ka ir kāds varens kungs un Dievs, jeb Dievu vīrs, jeb pravietis, kā tauta tur runāja, mēs lasām to evaņģēlijā, un kad ir iespēja, bet viņa nedrīkst iet, un viņai rodas plāns, ja vien pieskaršos, pakluso, lai neviens nezina.
Te mēs tikko lasījām, kad viņi pamanīja, kad viņi nevarēja to izdarīt vai slepus, tad viņa nāca, bet sieva redzēdama, 47. pants, bet sieva redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta, trīcēdama nāca un tās viņa priekšā ceļos un stāstīja visu ļaužu priekšā, kādas vainas dēļ tā bija viņu aizskārus un ka viņa tūdaļ kļuva vesela. Redziet, trīcēdama, viņa atklāja visu ļaužu priekšā. Redziet, bieži vien, es nesaku, ka jāskrien visiem stāstīt savas problēmas, nē, nekādā ziņā, bet bieži vien mūsu atbilde arī nav tādēļ, ka mēs apslēpjamies. Bet šodien ir par to stāsts. Tātad viņa ieraudzīja iespēju, un viņa saprata, ka citas nav. Viņa noticēja ar visu savu sirdi. Ziniet, ko es gribu teikt? Šis stāsts parāda, ka viņa jāpiemeklē tad zolīdi vārdi, kādā ziņā zolīdi, kad aizgāja pa priekšu visiem apustuļiem, visiem Jēzus mācekļiem. Ar savu šo mazo ticību viņa aizgāja pa priekšu, visiem gribētos teikt. Jo viņa nelūdzās Jēzum, viņa, kā tā sieviete arī no Lūkas evaņģēlija, kurai meita bija dēmonu varā, dēmonu pārņemt, viņa nāca un viņa lūdzās Jēzum, palīdz Dāvida dēls, viņš teica, nav labi atņemt maizi bērniem, dot suņiem. Viņai nācās lūgties, šī pat nelūdzās. Aizdomājieties tikai, viņa noticēja un pietika ar pieskārienu. Un tagad pastamies no otras puses, no Jēzus puses, kāpēc pārsvarā Jēzus pieskārās, Jēzus teica vārdu, Jēzus aizliedz dēmoniem. Bet šeit Jēzus vienkārši iet un sieviete pieskaras un dabūna dziedināšanu. Tad redziet, es gribu pateikt, ka nav limitu. Jēzu Kristu nav limitu. Es ticu, ka tu, kam ir tagad vajadzība, vari saņemt savu dziedināšanu acu mirklī, ja vien tu noticēsi. Ziniet, šodien pasaulē tā ir pieņems, kad mums ir limitēta pieeja, piemēram, slimnīcā, tu ne visur var ieiet, tur ir durvis, kur var ieiet tikai ārsti ar to spēc kartiņu, bankā tu nevar ieiet bez pieraksta, tev jāpierakstās, pie ārsta tāpat tev jābūt pierakstam, visur ir kaut kādi limiti un ierobežojumi, un tas veido mūsos tādu, kā ierobežojumu, kad tik ņem un pietiks, bet Jēzu nav limitu. Redziet, šis stāsts parāda, kad viņai pat nebija jālūdzās, viņai nebija jākrīt ceļos, viņai vajadzēja tikai pieskarties. Tas, kā gribētos teikt, kā bezkontakta kartiņa, šodien bezkontakta maksājumi, tātad šodien tas ir telefonā, šodien tas ir plastika kartiņā. Redziet, iedomājieties, ka jums iedot miljards uz kontu, un jums ir vienkārši tikai jāpieskarās, bezkontakta maksājums, tikai jāpieskarās. Un maksājums ir veikts. Paklausieties, Jēzu tas ir, jo konts ir papildināts uz simtiem un miljardiem. Tas ir pats Jēzus, jo viņš samaksāja augstāko cenu par tavu dziedināšanu, par tavu atbrīvošanu, par tavu brīvību no depresijas, no nomāktības, no apspiestības. Jēzus ir samaksājis. Tas, ko tev šodien vajag, tikai pieskarties. Tikai pieskarties. Un, ziniet, telefonā, kad tu gribi maksāt, man jāpieliek rīkšķīts, jāatbloķē vaļā. Šis pinkods, pirkstiņš, rīkšķīts, ir ticība. Vienkārši vēsies pie Jēzus un man tikai jāpieskarās. Un tu saņems, šis stāsts mums parāda, ka Jēzu nav limita, viņš neierobežo, viņš nesaka, šodien var dabūt tikai 10 cilvēki dziedināšanu, šodien var dabūt tikai 200 eiro tiem, kam ir vajadzība pēc naudas, vairāk nē. Šis stāsts parāda, kad tikai 5 šodien es dziedināšu vai atbrīvošu no ļauniem gariem, pārējie, lai iet staigā brīvi. Visur evaņģēlijos mēs lasām, ka pie Jēzus nāca liels ļaužu pulks, un viņš visus viņus dziedināja ar vārdu. Visus viņus dziedināja. Neviens neaizgāja nedziedināts, neviens. Un tie nāca un meklēja, kaut viņam pieskartos, tā rakstīts. Bet tie nāca vaigā, viņi nāca, viņi prasīja Jēzu, viņi atklāja savas vajadzības, tā kā Jaīrs, viņš atnāca, man ir vajadzība, nāc uz manu nāmu, redziet, viņam nācās lūgties, nāc uz manu nāmu, mana meita mirst, vienīgā meita. Jēzus parāda, ka nav vajadzīgs nekur iet pat, tev pašam jāatnāk un tikai jaust tas pieskāriens,
kā bezkontaktu maksājums. Tā kā, dārgie draugi, gribu jums pateikt, Jēzu nav limita. Tu vari pienākt pie Jēzus, pieskarties pie viņa caur ticību un saņemt savu dziedināšanu, saņemt finansiālu atbalstu, nodrošinājumu, saņemt atbrīvošanu no jebkādām problēmām, jebkādām vajadzībām, jebkādām grūtībām. Nav Jēzu ierobežojumi, nav tādas slimības, nav tāda slimību nosaukuma, kurš nepakļautos visvarenajam Jēzus vārdam. Saprotiet, nav. Nav tāds. Tev ir bezlimita ierobežojumi, bezlimita. To es drīzāk tev nav ierobežojumi. Jēzum nav ierobežojumi. Un šī sieviete aizgāja pa priekšu visiem. Esi kā šī sieviete. Pierādi, ka tava ticība ir pāri daudziem tiem, kas saka, nav iespējams. Kad ir jādara šīs, jādara tas, kad ir jābūt formai, jābūt bauslībai, jābūt likumam, jāizdara šīs. Nekas šī sievietei neko nedrīkstē, viņa nedrīkstē pieskarēt, bet viņa atnāca, aizskāra un dabūja savu dziedināšanu. Atnāca pie Jēzus, atnāca ticībā, saka, Jēzus zina, ka tu to vari. Ir vēl viena rakstvieta, tas ir Lūkas evaņģēlija 5. nodaļa, 17. pāns, 5. no 17. pāns, un notika kādā dienā viņam mācot, tur sēdēja farizēji un bauslības mācītāji, kas bija nākuši no visiem Galilejas un Jūdejas ciemiem, kā arī no Jeruzalemes, un tā kunga spēks viņam bija, kā viņš varēja dziedināt. Un tā kunga spēks bija viņa, ka viņš varēja dziedināt. Redziet, Jēzu ir vara dziedināt no jebkādas slimības. Krievu tekstā ir mazliet savādāk teikts. Tur ir teikts, ka Dieva spēks izpaudās un tur tika dziedināti cilvēki. Tātad, dārgie draugi, Dieva spēks vēl joprojām strādā, vēl joprojām ir. Redziet, jautājums ir, vai ir cilvēki, kas darīs to. Jo Jēzus, kad nāca, rakstīts, kā grāmatas sākumā teikts, es iešu, lai darītu viņa gribu. Redziet, jautājums ir par to, vai tu iesi darīt Dieva gribu, vai tu gribi būt šis cilvēks kā Jēzus, jo viņš saka, lai mēs līdzinamies viņam, vai tu gribi būt šis cilvēks, kurš ies un darīs šos brīnumus. Kopā ar Jēzu, protams, ne bez viņa. Vai tu gribi būt šis cilvēks, kurš translēs, kurš demonstrēs šo spēku. Tu vari būt arī cilvēks, kuram vajag tikai šo pieskarienu, lai dziedinātos pats, jo limitu nav. Bet tu vari būt cilvēks, kurš dziedinās pats un nodemonstrēt citiem, ka tā iespēja ir, un arī citus pievest pie tā, ka viņš var tikai pieskarties un saņemt savu dziedināšanu. Pieņem savu dziedināšanu ticībā. Tā kā mans vārds iziet no manas mutes un iet tava ausī, tieši tāpat strādā dziedināšana. Tu sadzirdi, tā sieviete sadzirdēja, ka ir kāds vīrs Jēzus, kurš pieskaroties dziedina, kurš ar vārdu dziedina, viņa saka, man nevajag, lai man neko nesaka, neko viņa domāja sevī, kaut ja es pieskartos. Un man ar to ir gana. Un pavērojot, mēs lasījām, ka rakstīts, ko Jēzus pasaka viņai, bet viņš tai sacīja, mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi. Ej ar mieru. Kas ir viņa meita? Kas ir viņa bērni? Kas ir viņa dēli? Es jums pateikšu. Ir viena rakstvieta, kur Lūkas evaņģēlijā, arī Mateja evaņģēlijā, kur pie viņa atnāk, viņš tur mācīja un dziedināja, pie viņa atnāk viņa māte un brāļi, un mācekļi saka, tava māte un brāļi tevi grib redzēt. Viņš saka, kas ir mani brāļi, kas ir mani māte? Parādīdams uz cilvēkiem ar roku, viņš saka, tie, kas pilda manu gribu, tie, kas tic, pilda manu gribu, ir mani brāļi, manas māsas, manas meitas, tā tālāk, mani dēli, mani bērni. Nu, tur tā precīzi nav teiks, bet es ticu, ka tā tas ir. Jo par Abrahamu ir teikts, jo tie, kas tic, ir Abrahama bērni. Ja, tā kā tici, tu esi viņa bērns. Un bērniem pieder dziedināšana. Bērniem pieder nodrošinājums. Bērniem pieder brīvība. Bērniem pieder panākumi. Bērniem pieder uzvara. Es tev svētīju, lai tev viss izdodās, saņem savu dziedināšanu.
saņem savu dziedināšanu. Tagad saņem savu dziedināšanu, saņem savu brīnumu, savu izrāvienu. Lai tev viss izdodas, esi svētīts, lai tas kungs tev piepilda ar savu garu. Un dziedināšana nonāk, un brīnums notiek, un tu vari pēc tam liecināt par to. Ja tev ir vajadzīga palīdzība, sazinies ar mani, ar mūsu komandu, un mēs tev palīdzēsim un pakalposim. Ja tomēr tev ir kaut kādas grūtības, un tu saproti, ka tu pats netiec galā, jo arī mēs redzam Bībelē, ir vairāk gadījumu, kur cilvēki nevarēja kā šī sieviete, viņiem nācās saukt. Es tev motivēju, es tev iedrošinu darīt kā šī sieviete, bet ja tu nevari, vērsies pēc palīdzības, mēs tev palīdzēsim. Pavērojiet, kad Dievs darīja liels darbs, viņš vienmēr lieto cilvēku. Lai izvest Izraēlu tautu no Eģiptes, viņš lieto Mūzu, lai ievest apsolītajā zemē, viņš Jozuā lieto, lai izglābt Jākab ģimeni, viņš lieto Jāzepu. Lai glābtu vairāk kārt Izraēlu tautu no verdzības, Samsonu, Simpsonu, Dāvidu, Saulu, tā skaitā, un daudzus citus varoņus. Lieto Dievs. Un galā, lai glābtu pasauli, viņš lieto cilvēku dēlu, Jēzu. Tāpēc tas ir normāli, kad arī cilvēks palīdz cilvēkam. Es svētīts, saņem savu brīnumu, es tev svētīju, Jēzus vārdā.